tikai YouTube? Nē, tā, lai naudiņa nāk tā. Nē, es intervijas nesniedzu jau YouTube, tas nav. Nē, bet protams, ka būs YouTube. Interviju YouTube tev 9000 skatījumu iedeva, ja? Tu gribi pateikt, ka tu tagad interviju nesniegs, Nē, es bišķi sapsies, nopietni. Padomā, tagad interviju, ja? Ar mani, ja? Ar tev pirmo slavenību vadītāju, ja? Es tev padarīju par slavenu reāli. Tagad tu teiksi, ka tu viņam nesniegs interviju. Nu, vecīt, tu šitas... Man tev zinies, jāsaka, vairāk. Es necēju vakar vēl tieši vien interviju jau. Klausies, ja ir vajadzīga intervija, es tikai sniedzu intervijas tikai YouTube. Protams, ka YouTube. Šitais būs YouTube. Tad, ja tu gribi, tad šitas būs YouTube. Varētu uzspēlēt ātri, lai kā visi redz, kāds spēlē. Tā, sāc filmēt no sākuma, ja ir vajadzīga intervija. Pagaidiet, es pārpadīšu, vienkārši ņem ir. Labi. Tā, tu man uzdos jautājumus atkal, ja? Es aizbraukšu pašā. Kur brauc? Bet tikai tu nevelc, ja? Labi? Kā es izskatos? Tā, apsolu man uzreiz. Viņš nostāp tas vadīšu. Nē, lai viņš tā. Klausies, apsolu man to, kad viņš būs YouTube. Viņš būs vienas vai divas. Jā, tu man prasīsi, jā, visu, ko vajag. Pagaidi. Kā, Mārta? Mārta ir okei. Viss kārtībā. Tā, šito tu neliec, jā? Jā, vēl. Protams. Visam, man arī jāskatās. Nu, bļāviens. Kā ir? Man pupa labi izskatās. Man pupa labi. Nē, tu viss čotās. Man pupa labi. Lai, ne? Nu, ko? Pagaidi. Varētu sākumā, zin kā, ievadam ar kādu repertuāru. Nu, Mozart kaut ko tā uzspēlējāt. Es visu pastāstīšu, visu, ko vajag, ja? Tikai tu plānu nevelc, lūdzu. Vai tā, tad mēs sāksim no sākuma, ja? Nebūs. Ir no jauna. Tad tā, mēs esam kārtēju reizi noķerbuši. Grītsman? Labdien. Sveicināt. Jā. Tu jau man atceries. Jā, es tev YouTube. Protams. Sveiki YouTube visiem. esmu. Jā. Tā, operators, jā. Jā, Arī ir, jā. operators ar mums ir. Jā, Magnāts, jā. Un Magnāts arī mums ir. Pastāst, kā tev klājies kopš pagājušā gadā? Ir tā, ka man labi klājās, bet es nevaru saprast vienu lietu, ko jūs tā mīļā tauta varat to man privāto dzīvi apspriest, tur, kur viņi nevajag. Man labi klājās, man ir tagad jaunsauģis tēvs, man ir tagad meiteņu piekrišana tālu līdz kāklam, man ir viss kaut kas, viss, ko... Meitenes nāk un iet, vai ne? Viņas nāk un iet, bet es tagad toaletē vairs neguļu, paldies Dievam, es vairs neguļu toaletē, bet... Kur tu tagad guli? Tagad es Sarkanajā krustā guļu, un tur ir ļoti labi apstākļi. Tur ir ļoti labi apstākļi, es nevaru sūdzēties vispār par apstākļiem. Par Magnātu vispār nav ko runāt, tāds ieskrējiena, bet ja tu man prasi nopietni, jā, teiksim, kā man tagad klājās, es tev teikšu tā jau nopietni, jā, labi. Ir labāk, ka draudzene arī jauna, jā? Nē, nav. Ja tu man tagad prasi par manu privāto dzīvi, ja viņu skaita par dzīvi, tad nav man draudzene. Bija tāda, kā man tev pateikt, 11. novembrī es iepazinos ar kaut kādu skačkā, kas tur dzīvo Olga Dombrovska, ja? Nu, viņa tā populārā sieviete, ja? Tev pietiks tur video, ne? Jā, mierīgi, droši. Es varu brīvrunāt. Nē, droši. Tur tāda Olga Dombrovska, tur baigi krutām, tur un kas tad. Es tiešām mīlu sievietes, un kurš mūziķis, teiksim, nemīl savu mūzu, ja? Un kurš garīgā veidā nerūpējās par savu muzikālo mūzi, par savu muzikālo un tā, bet kā man tev pateikt, tā 15, es jau nevaru iztikt pēc tā 15 centīmas vērtīgā māja, tā. Visi, kas skatās šo video, iedomājieties, savu vecenu nosauc par, pagadišķi augstāk pacelt. Iesauciet viņu par 15, 20 centīmas vērtīgu maitu. Es tam saku. Un iedomājies, viņa pateica, ka mans tur nekas nav, un karoči sit tur cenos. No viņas, es līdās pateikšu dienā, ar cik es iepazīstos. Es dienā iepazīstos ar 5-6 cilvēkiem. Un jā, tu teiksim, sveiki, interviju tagad notiek. Un tur tā, sveiki jums arī. Ir tāda lieta, kad par tām meitenēm runājot,
kāpēc, teiksim, mīļā sabiedrība, es tagad runāju, kāpēc, mīļā sabiedrība, tas jums ir tik svarīgi? Ja man tas būtu tik svarīgi, teiksim, ar ko es katru dienu tur normālais stūri aizēju pasūties vai vēl kaut ko, es nezinu, man tas nav svarīgi, es visām vienādi skatos. Jā, tu, teiksim, Olga Dombrovska, teiksim, tagad ir, pasaulē, iedomājies, es tagad pie Džīnāmas, tur tagad dziedu, Oļa, tur man vecēnu, kas, es nevaru noliekt, ka man sievietes patīk, un kas tur vēl, klausies? Skontu brauns! Forši, rādio. Tāds bijis bija. Bet ir lieta tāda, ka, tā 15 centīmas vērtīgā maitā, mājās vienkārši. Iedomājies, kad es uz visām vienādi skatos un viss ir kārtībā un viss ir normāli un tā, kā viņi pateikt, spalvanā gove, iedomājies, pasaka savai draudzē, spalvanā gove, spalvanā maita, spalvanā staigājošā spalvanā aita un vēl tur kaut kas, un 15 centīmas vērtīgās šķiltamies iepriekšējais draugs uzdāvināja pa 9 mēnešu kopā būšanu, uzdāvināja 15 centīmas vērtīgu šķiltavu. Viņi pateica tā, ka, ja jums interesē manas attiecības ar sievietēm, es varu pateikt vienu lietu. Es domāju tā, ka jūs varat... Jūs stāsts veids ar šitiem slusiem, jā. Jūs varat tikai pasakāt par tādu kā mani un droši, ja kādai ir kādi jautājumi, droši pie manis un tādā veidā, bet tas ir Olga Dombrovska, tas ir tāds piemērs, bet no viņas tur nekas nav, tur viņai līdz. Es nevaru noliekt, kad man patīk sievietes, teiksim, kaut kāda tur zane, tur liepiņa un tur kas tur, viss ir vienāds. Saprotu to, ka viņas tēv tagad nāks un tā pārmetīs par to. Es domāju to, ka... Mazums viņa bija nevainīga un tagad paņem špiļu viļu un tagad tā pasnāks. Tā publiski. Bet viņas tēvs es aizgāju, man sabiedrība pateica, kad sabiedrībā runāja, kad viņās nomirusi un kas tur, jā. Es aizbraucu tāds satraucies. Pagaid, es aizbraucu tāds satraucies. Es tagad aizēju pie tās viņas durvīm. Es tagad saku tā, vai viss kārtībā un tā. Zin kā, kurš pīzģēts vienkārši es tā saku. Kurš nesatrauksies par savu muzikālo mūziku, ne, un tā, vai viņi vai kādu citu, protams, jā. Viņas tēvs pateica, zin kā, viņas tēvs pateica, kad, lai es iemācoties, klausies, tas būs jautri, lai es iemācoties sabiedrībā uzvesties, tev nebūtu vienalga, kā es uzvedos sabiedrībā, vai ne? Veik tev meitenes pielūdz, iedomājies, viss tev pielūdz. Žēl, ka man tā nav. Jā, jo es... Pagaid, piedod, ka tu pārdod. Jā. Es piedod, paiet pa jaunu. Tas kādreiz licies. Ar ko? Ar snusu. Kas tas tāds? Tas ir viedru zalējumā tabakā cītī. Baigies bliedens. Visiem! Klausies! Nē, pagaid, man saprot, man ir vienkārši šausmas. Nē, pagaid, interviju tagad. Klausies, es varu... Nē, saprot, tas ir intervijas iespējā. Vienkārši mēs pārbaudam, cik daudz Latvijas vienkārši vispār populāri cilvēki liksies. Jā, jautā. Un tu esi kādreiz liks viedru snusu? Nē, es nelietoju ne narkotikas, neko citu. Bet nē. Šitas ir līdzīgs salam. Zviedrē vispār jau kiepšēt lietu. Šādi paciņi, redzi? Jā. Reku, tu paņem maisiņu vienu, striedošiem maisiņu. Jā. Paņem vienu maisiņu. Aizlaic aiz lūpas. Paņem aizlaic atpakaļ lūpas. Pārmet, tas ir alus. Tas ir tīrākais alus vienkārši zviedru formā. Nekādā gadījumā. Bet es varu pateikt. Ja tev piedāvā. Klausās. Ziko zviedri parasti dar, ja viņiem atsaka. No. Es vienreiz biju Zviedrijā satiecis Bjorn. Redzi, man brekets tagad ir. Jā. Zini, kāpēc man brekets ir? Jā. Man izsit zobus. Tas ir jāatsaka. Klausies, bet man neizsitīs zobus viņas tēvu. Par to zobus. Viss, kas pie tiem teļukiem sēž un tiem, kam tas viss interesē, nav nekāds sakars man tur ar vienkārši patikšanu vai patikšanām. Tur vienkārši es uz visām skatos un viss notiek. Bet visām pie manīm un droši varat nākt. Lai brauc šur. Bet vecīt, zin kā, teorētiski pēc Zviedru nacionālajiem likumiem man to te būtu jāizsaka 2 priekšējie zobi. Un tā kā es to nedarīšu, jo atteikt snusam, ja. Ir tas pats kā es nezinu, pat noteikti. Zinies, jā, bet nē, tu esi mauka? Tu esi liela mauka, teiksim. Tev klausies, man tev ir viens jautājums. Tu māki pateikt, klausies, bet pēc... Nevalsti, tu klausies. Tev pēc manīm ir jāatkārto. Klausies. Tev ir pēc manīm jāatkārto.
baigais ģēnijs jūties, Magda. Baigais ģēnijs jūties. Vēlreiz, baigais ģēnijs jūties. Baigais ģēnijs jūties. Un tagad, cūka. Tagad pēc manīm. Nē. Skaļāk. Pagaid, es tev vēlreiz atkārt. Pagaid. Tu esi spēlējis spēli? Nē, es esmu. Nē, paklausi. Nē, pagaid, es. Nē, tu droši vien Nē, neesi spēlējis. Pagaid. Motherfucker! Nē, pagaid. Nē, Es teiktu, vai zinām, sezonas atklāšana? Nē. Nē, pagaid. Cūkām tagad atklāš. Klausies, Grīsman, klausies, uzdzied kaut ko aši. Man izlādēsies telefons jāuzdzied kaut kas arī, vai ne, bišķi? Jā, par tu esi alumīnija cūka, bagais ģēni. Kādos man? Bet pagaid. Visu vaislātīgi. Nē, bet pagaid. Visas, kuras arī tieši tāpat runā, teiksim, bagais ģēnijs jūties, droši pie manis. Nē, klausies, Grīsman, uzspēlē kaut ko, fiksu uzspēlē. Noliec koliņu un ātri uzspēlē, pa fiksu uzspēlē. Nē, es pateikšu tā ātri un fiksi. Jā, un uzspēlē arī ātri. Vienkārši, kad jo jautrāk, jo labāk, bet tur nav vērts sabiedrībā, es uzreiz varu pateikt publiski, nav vērts sabiedrībā pielipināt man kādu sievieti, kur man vienkārši patīk, un tur vienalga, kur... Labi, klausies, jā, klausies, uzspēlē fiks pa ātrot, ātri uzspēlē kaut ko, nu ātri. Tu spāvainā maita! Klausies, Grīsman, uzspēlē fiks uz kaut ko ātri, jo man izlādēs telefons, lai var nobeigt video. Tu esi alumīnija cūka, kad pienāks laiks, tad... Bagais ģēnijs.